Tā, šodien mēs gatavojam pokas bļodu ar kvinoju, tofu, sojas pupām un tā. Šeit uz pannas jau esmu uzlikusi tofu sagriestu. Izvēlos tādu, kāds no veikalā ir, vai klasiskais, vai kūpinātais. Šoreiz bija klasiskais, pārlaidu pārbišķi sojas mērcīti un apcepu un uzbēžu saldētās sojas pupas. Viņas nevajag baigi cept, tikai lai paliek mīksts. Vēl man patīk uzbērt sezama sēkliņas. Man ļoti garšo sezama sēkliņas, tāpēc es arī viņas visur, kur vien var uzbērt. Nu tā, principā šīs mums ir gatavs. Jā, noteikti ir gatavs. Tā, mēs varam iet pie formēšanas. Un tātad mums ir bļoda. Mēs liksim salātu lapas, protams, tas tā vienmēr jābūt smukumam. Kvinoja, jā, pirms tam kvinoju es jau pāris stundas pamērcēju, var arī iepriekšējā dienā bišķi pamērcēt, tad 15 minūtes apmēram viņa vārījās, un ir tāds lifehacks, lai kvinoja būtu tāda irdena, kad viņa ir izvārīta, viņai vajag pieliet olīveļu, nu šeit ir diezgan padaudz tā kvinoja, tāpēc arī eļas pielietā vairāk, un tad viņa būs tāda irdenāka, un, protams, aromātiskāk. Ja jums negaršo olīveļu, jūs varat te pieliet vīno kauliņu eļu, kurai nav nekādas garšas. Tātad, šeit ir izvārītā kvinoja, kārtojam kvinoju. Ja ir kāds, kam negaršo kvinoju, jums noteikti vajag pamēģināt pagatavot garšīgi viņu. Tālāk mēs liekam tofu ar zaļajām sojas pupām. Es šobrīd nostērvēšu vienu porciju. Pārējiem tiks pēc tam. Tālāk mēs uzliksim tomātu. Gurķīti. Kur vēl kāds mazais? Un burkānu. Burkānus noteikti arī var izmantot šādos ēdienos, un, lai viņi būtu interesanti un garšīgi, var izmantot mizojumu nazīti. Ar to vienkārši samizot, gadās. Samizot tādas interesantas strēmlītes, un tad visiem patiks, garšos un būs inčīgi. Nu tā, šito visu mēs pārlējam ar balzamiku. Ja negaršo, var arī to nedarīt. Un sālīt, pipariņi, var čilīt. Un pokas bļoda gatava. Lai labi garšo!